Labdien šajā jaunajā mūsu Kunga 2025. gadā. Mūsu pārdomām ir Atklāsmes grāmata, 1. nodaļa, 1-8. Kungs Kristus Jēzus drīz nāks tiesāt Izraēlu, jeb nāks sodīt Izraēlu. Atklāsmes grāmata, 1. nodaļa, 1-8. Pirms ejam tālāk, tā kā jūs saprotat, mēs bišķīgi gremdēsimies Atklāsmes grāmatā. Lai palīdzētu jums visiem saprast Atklāsmes grāmatu, es jums ieteiktu palasīt Jozefa Flāvija karus, 4. līdz 7. grāmatu. Jozefa Flāvija kari, 4. līdz 7. grāmata. Ja? Un tā, Kungs Kristus Jēzus drīz nāks sodīt Izraēlu. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, apokalipsis, atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zinām, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, kas apliecināja visu, ko viņš redzēja, Dievu vārdu un liecību, ko sniedza Jēzus Kristus. Svētīts, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus, kas ievēro visu, kas tur rakstīts. Kāpēc? Jo noliktais laiks ir tuvu. Nevis tālu, pēc 400 gadiem, 300 gadiem, bet tuvu. Latviski tuvu, grieķiski ir tuvu. Labi, ja? Ejam tālāk, vienkārši jo visas sajaukts, studējot šo grāmatu. Tālāk 4. pants. Jānis 7 draudzēm Āzijas provincē. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, no 7 gariem, kas ir viņa troņa priekšā, no Jēzus Kristus, kas uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņa valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis un ar savām asinīm mūs no mūsu grēkiem atbrīvojis, un kas darīs mūs par ķēniņa valsti un priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam lai gods un vara mūžu mūžos, draudz saka, Āmen. Redzi, viņš nāks ar mākoņiem, un redzēs ik viena acis, arī tie, kas viņu caurdūra, par viņu vaimanās visu zemes ciltis, tā būs, Āmen. Es esmu alfa un omega, saka Dievs Kungs, kas ir, bija un nāk visu valdītājs. Āmen. Visvarenais Tēvs, lai arī mēs šodien redzam, ka grāmata tik sarakstīta draudzē, kas ir ciešanās. Nerons vēl ir dzīvs, templis vēl nav nojaukts, Nerona vajāšanas ir sākušās, un draudzē vajag iedrošinājumu. Draudzē vajag iedrošinājumu palikt tavā dēlā Kristu Jēzu, palikt uzticamiem, nenomaldīties, neaizmaldīties. Un tu viņiem apsoli, ka drīz vajātāji, drīz Izraēls tiks sodīts. Ka neusticamā sieva, Izraēla, kas maukoja ar citiem dieviem, kas lauza derību, kas nepieņēma Dieva dēla, kas nepieņēma Mesiju, savu glābēju pēc citiem krustā, tiks atraidīta kā sieva un tiks pieņemta jauna sieva, jauna līgava, kas uzticam Kristum Jēzum, kas uzticam Tev. Un tas notiks 70. gadā, 4-5 gadus pēc grāmatas sarakstīšanas. Un lai šie notikumi arī mūsu iedrošinājums, ka viss, ko tu apsoli, notiek. Un ka tu arī nāksi laikmeta beigās, pasaules beigās, un arī tu nāks un tiesās, un mēs augšām celsimies un dzīvosim uz jaunās zemes, jaunajā Jeruzalemē. Āmen. Galvenā tēma ir uzrakstīta šeit. Tātad
Kristus nāks. 7. pantā viņš nāks ar mākoņiem. Viņa acis redzēs, ka vien acis arī tie, kas viņu caurdūru. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis, visas Izraēla ciltis. Tā būs āmēna. Viņu redzēs un visi vaimanās. Jēzus nāks tiesāt. Jēzus nāks sodīt Izraēlu. Savu neusticamo sievu. Un tātad 1. līdz 3. pantam sveitīts, kas ievēro visus grāmatā rakstīto, jo noliktais laiks ir tuvu. Tātad Dievs deva kristumu, Kristus dod savam kalpim eņģelim, eņģelis dod Jānim, visu, ko Jānis redzēja un dzirdēja. Ķēde skaidri, ja? Kas ir atklāsmes grāmatas adresāts? Tātad, kādreiz saka, apokalips vienmēr saist ar kaut kādām šausmām. Bet apokalips nozīmē atklāt. Atklāt, ja? Kas ir atklāsmes grāmatas, ja vēstules adresāts? 1,4, 7 draudzes Āzijas provincē. Ja 1,11, to, ko tu redzi, raksti rullī un sūti 7 draudzēm un tiek nosaukts. Un ļoti svarīgs, kas tur ir nosaukts. Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrās, Sardās, Filadelfijā un Laudiķijā. Kāpēc ir svarīga kārtība? Tūlīt jūs to dzirdēsiet. Mēs nevien zinām, ka šīs pilsētas no sēniem avotiem, bet mēs arī zinām, ka pilsēta pieminētā kārtība atklāsmes grāmatā seko kam? Romas pasta maršrutam. Kādā veidā Romas pasts izveda maršrutu? Tajā laikā bija pasts, arī tagad vēl ir, vai ne? Kādā veidā pastnieks gāja, tādā veidā ir pieminēts pilsētas. Ko tas jums pasaka? Vēsturnieki. Jānis zin drēbi. Jānis nemulda. Wikipēdijā tajā laikā nebija, TikToks tajā nebija, YouTube nebija, Chats GP nebija. Jānis ir liecinieks. Jānis zina. Jānis ir atsliecinieks. Jānis ir bija klāt. Jānis zina, kā notiek. Ja? Tātad atklāsmes grāmata 2. 3. nodaļās Jānis īsās vēstulēs uzrunā katru no draudzēm. Pie tam katra no vēstulēm ir arī domāta lasīšanām pārējām draudzēm. Šī ir tā saucamā cirkulārā vēstule. Ir ņemts vērā katras draudzes konkrētā situācija, bet tāpat laikā šī visa atklāsmes grāmata ir vēstule, kas ir atklāsme, vēstule, pravietiska vēstule, kas domāta visām 7 draudzēm lasīšanai un ņemt vērā konkrētu situāciju, bet paklausieties, kā tur, jūs jau neesat brīvi no tā, ka varbūt arī tur, ja? Interesanti, kā Ričards Bohams raksta savā grāmatā The Theology of Book of Revelation. Daudz atklāsmes grāmatas neizpratnes ir sevišķi tas, kuras uzskata, ka lielākā daļa no grāmatām nebija adresēta 1. gadsimta lasītājiem, un to varēja saprast vienīgi vēlākās paudzes, ir cēlusies no neņemšanas vērā, ka tā ir vēstule. Kāds sakars man, ja mani vajā? Kas notiks pēc 400 gadiem, draugi? Ja man viņš pasaka vēl drīz, oksimoronu, veselo saprātu savāciet atpakaļ. Ja tev pasaka drīz un notiks pēc 400 gadiem, tu man pa mani muļķojies. Ja? Un kunga dienā 1.10 es tika aizrauts garā un dzirdēju sevis skaļu balsi, itin kā tauri atskanam. Ko tas mums saka? Vēstule ir domāta lasīšanai draudžu sapulcēs nedēļas 1. jeb kunga dienā. Kurā dienā sanāca draudzes? Nevis sestdienā pirmās draudzes, kā adventisti domā, bet kunga dienā, svētdienā, 1. nedēļas dienā. Kāpēc? Mēs svinam augšām celšanās dienu, tie mini lieldienas svinam. Mēs taču nevaram dzīvot tā, it kā kungs nebūtu augšām cēlies. Pareizi.
Kungs ir augšām cēlies no nāves. Baznīca ir ciešanās un vajāšanās. 1:9. Un es jūs, brālis, līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva ķēniņa valstī un izturībā Jēzu nokļuva Patmos salā Dieva vārdu un Jēzus apliecināšanas dēļ. Visai atklāsmes grāmatai vies cauri martīru tēma saistībā ar vajāšanām un aicinājums pastāvēt uzticībā Kristum līdz galam. Šie cilvēki pamatīgi cieši, un daudz ir nevien izslēgt no darba un sabiedrības, bet arī zaudējuši dzīvības un vēl zaudēs dzīvības. Baznīca tiek instruēta par to, baznīca, kas notiks drīz un ko darīt. Bet ko tagad darīt? Kā mums tagad dzīvot, ka mums nāk virsū, kas vajātāji? Šī Jēzus Kristus grāmata, atklāsme, ko viņiem ir Dievs devis, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zinām, sūtīdams savu eņģeli pie savu Jāņa kalpa. Tātad 3. pants. Ko darīt? Svētīts, kas lasa un klausās šo pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tur ir teikts. Kāpēc? Noliktais laiks ir tuvu. Pa ko viņš runā? Dievs nāks sodīt Izraēlu. Dievs nāks sodīt lielo Sodomu, lielo Malku. Ja? Izraēlu. 22:7. Un redzies, nāku drīz. Svētīgs ir tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Grāmata ir ietverta. Nāku drīz, viss sāksies tūlīt drīz, ko es pravietoju. Vecā neusticamā sieva tiks izmesta ārā, jauna sieva, jaunā līgava, 2 sievietes. Ja? Dievs sodīs neusticamo, kādā veidā sodīs, tāpat kā pirmo reizi sodīja par derības laušanu. Kādā veidā pirmo reizi sodīja? Kad bija lielais sods. Ko izdarīja Nabukadnecars? Nopostīja Jeruzalemi, iznīcināja, nolīdzināja gandrīz virs zemi. Beigās, pēc tam otro reizi. Ja? Un tad atjaunoja. Tātad. Arī šī ir Jēzus Kristus atklāsmes grāmata, ko viņam deva Dievs saviem kalpiem, lai rādītu, kam jānotiek drīzumā. 2:26. Tas eņģelis man sacīja, šie ir uzticami patiesi vārdi, kungs praviešu. Garu Dievs sūtīja eņģeli parādīt saviem kalpiem visu, kam drīzumā jālasa. Svētīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Atklāsmes grāmatā eņģelis man saka 22:10. Neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Kāpēc? Laiks ir tuvu. Neaizzīmogo. Stāsti neaizzīmogo. Bet Daniēlam 12:10. Tu Daniēla apslēp vārdus un aizzīmo grāmatu līdz laiku beigām. Kad ir sarakstīta atklāsmes grāmata? Vispirms templis nav nojaukts. Kā es to zinu? Jūs atverat grāmatu 11:7, 11:1, atklāsmes grāmatu 11:1. Jūs gribat pārbaudīt, vai es nemeloju jums. Jūs atverat 11:1. Man tika diedota niedra līdzīga spieķim un teiks, celies, izmēri Dieva templi un altāri un saskaiti dievlūdzējus tajā. Bet pagalmu tempļa ārpusē atstāja bez ievērības un to nemēri. Jo tas radots pagāniem, tie radās svēto pilsētu 42 mēnešus. Templis tā tad ir. Un es neesmu dzirdējis, ka pēc 70. gada kaut ko atjaunoja, lai Domiciāns nojauktu. Ja? Tātad templis netika vairs atjaunots, un lai joprojām nav atjaunots. Tur ir tagad uzcelta mošeja. Tajā kalnā. Bet templis nav. Templis nojauks. Ja? Tātad templis vai kāda templi nojauc? Anno Domini 70.
Tātad viens gals mums ir skaidrs, 70, ja? Vēl ir dzīves 6. imperators Nerons. Viņš dzīvoja no 54. līdz 68. gadam. Lasam 17.9. Viss ir grāmatā. Šeit vajag prātu, kurā mīt gudrība. 7 galvas nozīmē 7 kalnus, uz kuriem tā sieviete ir apsēdusies arī 7 ķēniņus. Kas ir 7 kalni? Roma. Skaidrs. Mēs zinām, 1. gadsimta cilvēki to zināja, kas ir Roma. 5 ir krituši. Kas ir kritis? Julijs Cēzars nebija imperators, bet visi viņu vienalga uzskata par imperatoru galveno. Julijs Cēzars, Augusts, Tibērijs, Kaligula un Klaudijs. Miruši. Un viens ir pašreiz Nerons. Un vēl nav nācis, bet, kad atnāks, viņam būs jāpliek īsu brīdi. Galba nāca pie varas 68. gada jūnijā un 69. gada janvārī tika nogalināts. Tam nākamajā arī vēl 3 tika nogalināti. Un no atklāsmes grāmatas teksta redzam, ka draudze jau piedzīvoja vajāšanas. Gan no Sātanas sinagogas, gan no Romas impērijas. Sātanas sinagoga darbojās kā uzrādīja Romas impērijai, ko? Ka citiem vārdiem sakot, jūdu reliģija bija likumīgā reliģija Romas impērijā, un romieši jau neatšķīra kristiešus. Jo kristieši bija pusi, viņi bija ebreji, ja pirmie. Kas ir jūdi? Viņi jau sinagogas bija, vai ne? Viņi jau neatšķīra, kas tur bija. Jūdi, kam bija ietekmīgi, kam bija nauda, vajāja, uzpirka, izmantoja Romas impērijas spēku, izmantoja Romas impērijas varu un bruka virsū ar Romas impēriju draudzēm. Ja? Kad tas sākās? 65. 66. gadā. Ja? Tātad vajāšanas sākums no 64. gada novembrī un pirms jūdu kara iesākumam 67. gadā. Ja, tātad šī laikā 65, 66 sarakstīts. Tātad sarakstīts 65, 66, kad tiks tiesāts nojaukta Jeruzālēm, tiesāt Izraels 70. gads, tad rēķiniet 4, 5, 6 gadi. Vai tas var būt drīz? Jā, tas var būt drīz. Ja? Ja, bet ja jūs sakat, jāgaida 200, 300 gadi vai 1000 gadi, tas nav drīz. Ja? Es jums parādīju no Bībeles, loģikas, nenokaujiet veco, saprot. Ja? Ja? Tad no vienas puses sinagogiem jūdi būdam leģitīmi reliģijas pārstāvi ar lielu finansiālu ietekmi kūdīja vietējos varas iestādes un cilvēks pret Kristus draudzi. No otras puses Nerons zvērības pret kristiešiem, lai noveltu vainu par Romas dedzināšanu. Tika aizdedzināta Roma. Ir aizdoms, ka Nerons pats to izdarīja, jo gribēja dabūt gabalus sev, zemes gabalus, ja? Labākie zemes galas pilsētā. Kāpēc mēs reformāti nevar atdabūt savu baznīcu atpakaļ? Kāpēc luterāņu baznīcai vajag? Ļoti labā vietā. Nekas jau nav mainījies, vai ne? Ja? Un Nerons, ko varēja vieglāk apvainot? Kristiešus. Ateists. Viņš ar ateistiem apvainoja kristiešus. Un tad Nerons izpaudās. Bija pat tā, kad sprieda uz mietiem, ar vasku apsmērēja un aizdedzināja un brauca pa vidu un taisīja cirku. Bija tādas zvērības, ka pat Romas vēsturnieki saka, man nav līdzjūtīgi pret tiem ateistiem, bet šī tādas zvērības jau tas skaidrs, kad Nerons šeit izpaužas, ka viņi nav vainīgi. Ja? Un neapšaubām, ko darīja pārējās provinces. Pieņēma, darīja to, ko darīja Nerons. Kristiešu vislielākās, visilgākās vajāšanas ir Nerona laikā. Nevis Domiciāna laikā, bet Nerona laikā. Ja? Jāņa, jeb Kristus Jēzus atklāsmes grāmata iedrošinājums, uzmundrinājums
vajātajai draudzei pa drīzu Kristus Jēzus tiesu pār saviem vajātājiem, proti Jeruzālem un Izraeli, kas ir kļūs par Sodomu un Ēģipti, jau kā rakstīts, lielā pilsēta, lielā Sodoma un Ēģipte. Un 4-8 Kristus drīz nāks tiesāt Izraēlu. Kristus asinīs izpirktie Dievu kunga, ķēnīvalsts un priestere. Jeruzālem jūdi, Kristus Jēzus sekotāji, sevi uzskatīja par Dievu kungu Jahves no Ēģiptes gūst izglābto tautu. Un 2. Mūzes grāmatā, 19. nodaļā, pareizi, ja jūs pildīsiet grāmatas, to, ko es jums mācu, ja jūs pildīsiet, jūs būsiet. Bet viņi nepildīja. Viņi lauza derību ar Nabukadneceru, viņus atveda atpakaļ un joprojām viņi ko? Nebija uzticami Dievam un ko izdarīja? Iznīcināja Kristu Jēzu. Iznīcināja Kristu Jēzu. Iznīcināja pašu Dievu Jahvi, kas nāca vizitācijā pie viņiem. Un tagad ko saka? Ko saka pēc būtības Jānis? Tie, kas ticat Kristum Jēzum, jūs esat priesteri. Nevis viņi, nevis jūsu vajātāji, bet jūs esat patiesie ķēniņu valsts un priesteri. Ja? 7 draudzēm Āzijas provincē žēlstība un miers no tā, kas ir bija, kas bija un kas nāk. Es esmu, kas es esmu. Tātad viņš ņem šos vārdus no 2. Mūzes grāmatas 3.14. Es esmu, kas es esmu sūtījis pie jums. Es biju, kas nāks no 7 gariem, kas ir troņa priekšā. Šeit ir ņemts no Caharijas grāmatas, šeit runa par ko? Par svēto garu. Par svēto garu, tātad pilnīgi skaidrs no svētā gara un no Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks. Ja? Tātad viņš ir pirmais uzticamais, viņš ir pirmdzimtais no mirušajiem, viņš pirmais augšām cēlās un viņš ir valdnieks. Viņš valda. Viņš valda pār visu tagad, ja? Viņam, kas mūs mīlējis, ar savām asinīm mūs no mūsu grēkiem atbrīvojis, un kas darīs mūs par ķēniņu valsts un priesteriem, Dievam, savam tēvam, lai viņam gods un vara mūžu mūžos. Viņš ir darījis kristiešus par priesteriem. Viņš ir darījis savus sekotājus. Kristieši, jeb mesenoi, jeb kristieši bija ko? Lamu vārds. Ja, mēs lasām apostuļu darbos, tas bija izsmieklis. Mesijas sekotāji, kristieši. Jā, mēs esam kristieši. Jā, mēs esam Mesijas sekotāji. Kā vēl sauca apostuļu darbos kristiešus? Kādu vēl sauca? Atcerieties? Par ceļa sekotājiem, par ceļa gājējiem, kas sekoja ceļu, jo Kristus bija ceļš pie Dieva. Ja? Mēs ejam kā Kristus sekotāji šo ceļu. Un jūs esat Kristus ķēnišķi priesteri, Kristus asinī pateicoties. Un ķēniņu valsts, un kopā ar viņu valdat, tāpat kā pirmie. Un nevis jūds, etniskais jūds, Izraels ir Dieva pārstāvi, bet jums. Un jums ir jāliecina par viņu Dieva žēlstību. Mums ir jābūt starpniekiem. Kā mēs esam, mēs zinām. Bet tas mums neatņem šo uzdevumu, šo privilēģiju un uzdevumu. Mēs esam pārstāvi. Mēs esam priesteri, kas stāsta, kas māca. Ja? Ar savu dzīvi, ar savu piemēru, ar vārdu. Un mēs neesam kļuvuši tādi, nevis, ka mēs esam baigi labie, bet ko Kristus mūs par tādiem darījis? Žēlastībā. Ja? Kristus 7. pantā nāks sodīt lielo pilsētu saukt Sodomu. Redz, viņš nāks ar mākoņiem, un viņi redzēs ikvienu acis, arī tie, kas viņu caurdūru, par viņu vaimanās visas zemes ciltis, tā būs amen.
Jezēja 19.1 vēstījums par Ēģipti. Redzi, Jahve, kungs, straujā mākonī jāj, līdz Ēģiptē nonāk. Mūk Ēģiptes dievekļi no vaiga, un Ēģiptiešu sirdis noļimst. Ēģiptieši neredzēja Jahvi nākam mākonī. Kaut vai tāpēc, ka Jahve ir gars. Līdz ar to šeit runa par tiesu pār Ēģipti, caur šīs zemes karaspēku, kā Dievu kunga instrumentu. Bet to ir jāsaprot kā Jahves nākšana ar tiesu. Arī evaņģēlijos, ja es runāju par nākšanu ar tiesu, viņa tiesātāja laikā un otro atnākšanu miesā laiku beigās. Viņš runā par parusiju un nākšanu. Tātad 24.1 Mateja evaņģēlijs. Jēzus izgāja no tempļa, devās prom. Tad mācekļi gāja pie viņa, lai norādītu uz tempļa būvēm. Viņš sacīja, vai jūs redzat? Patiesi es jums saku, akmens uz akmens netiks atstāts, kas netiktu nopostīts. Jautājums ir, kāpēc liberālie kristieši pamatā un vispār arī, zinātnieki uzskata, ka evaņģēlija lielākā daļa un atklāsmes grāmata ir sarakstīta pēc 70. gada. Kas ir viens galvenais arguments, zinat? Un tas galvenais arguments ir tas, ka cilvēks nevarēja pareģot. Bet this is the point, ka Kristus nav parasts cilvēks. Te jau ir tā ideja, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls. Te jau ir tā ideja. Vai tad Dievs to nevarēja zināt, kā notiks? Vai tad viņš nevalda pār pasauli? Vai tad viņš nenosaka, kā būs? Ja? Tas ir galvenais arguments. Kā es to zinu? Un to apstiprina arī Pīters J. Viljams, tātad Tyndale House direktors un viens no ievērojamākiem mūsu laikos dzīvojušiem jaunās un derības speciālistiem, kas bija mūsu apciemojis, atcerieties, daudzus gadus atpakaļ. Ja? Tātad. Arī evaņģēlijas runā, ka tad nāks Mateja 26.62. Tad piecēlēs augstais priesteris un viņam sacīja, vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina par tevi? Bet ja Jēzus klusēja, tad augstais priesteris viņam sacīja, es zvērinu tev pie dzīvā Dievu, saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls, vai tu esi Mesija, vai tu esi tas apsolītais? Jēzus tam atbildēja, tu pats to saki. Ko tas nozīmē? Protams, tu patās pateici, kas es esmu. Bet es jums saku, tas vēl nav viss, draugi. No šā brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie svaranā labās rokas un nākam uz debesu mākoņiem. Jūs redzēsiet, jūs piedzīvosiet, kā viņš saņem varu un viņš nāks tiesāt. Un jūs to piedzīvosiet. Jūs, kas mani tagad tiesājat, jūs piedzīvosiet, ka jūs tiekat sodīti. Pēc 400 gadiem, pēc 100 gadiem, pēc 1000. Jūs piedzīvosiet, ka Jēzus kaut ko sajūt. Ja? Protams, ka nē. Jēzus nākšanu uz mākoņiem kā tiesnesam redzēs viņa gūstītāju un tiesātāju. Līdz ar to šeit nevar būt runa par otro kungu Kristus Jēzus atnākšanu. Jēzus iepriekš stāstīja līdzībā par vīndāras saimnieku un jauniem vīnkopiem, kur nogalināja saimnieka dēlu. Tādēļ es jums saku, Dieva ķēniņa valsts jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kas nesīs augļus, un kas kritīs uz šo akmeni, uz Kristu. Tas sašķīdīs, un uz kuru tas kritīs, tas to satrieks putekļos. Virspriesteri un farizēji dzirdēdami viņa līdzībās saprata, ko viņš runājas par tiem. Viss, balla ir beigusies.
Ja? Jēzus brīdina. Lūka 21:41. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt. Kāpēc? Kāpēc Jēzus sāka raudāt? Kaut tu šodien būtu sapratusi, kas tev nes mieru. Bet tas tev vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tev ienaidnieki cels ap tevi nocietinājums, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērns, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku kādu, kad Dievs tevi apmeklēja. Kāpēc Jēzus arī Mateja evaņģēlijā saka, ka Jeruzāleme, Jeruzāleme, ak, miera pilsēta, miera pilsēta. Atklāsmes grāmatā Jeruzāleme netiek saukta miera pilsēta nevienu reizi. Kāpēc? Tā vairs nav miera pilsēta. Tā ir Sodoma un Gomora. Tā ir mauka, kas mauko ar Romas impērijas spēkiem. Viņai nav vairs miera. Ja? Zemes Jeruzālēmē. Bet ir cita Jeruzālēme. Ir debesu Jeruzālēme. Līgava. Draudze. Kuras vidū ir Kristus, kuras vidū ir Dievs. Zeme ir apsolītā zeme un cilts ir Izraēla cilts. Redz, viņš nāks uz mākoņiem, viņi redzēs ik vienu cilts arī tie, kas viņu caurdūr. Par viņu vaimanās visas zemes cilts, tā būs zeme, varbūt augsne, varbūt zemes teritorija, varbūt zemeslode. Šī gadījumā tā ir teritorija, ja? Un ciltis, Izraēla cilts. Vitas Izraēla ciltis vaibanās. Un šeit ir arī izmantots pravietojums no Caharijas grāmatas 12. nodaļas, kur ir teikts, ka viņi būs caurdūruši mani, un runātājs ir kas? Jahve. 12. nodaļas sākumā. Jahve runā. Viņi caurdūrs mani un vaimanās. Ja? Un šeit ir izmantots tas. Tātad atklāsmes grāmata visdrīzāk sarakstīt 65. 66. gadā, drīz pēc Nerona vajāšanas sākuma, 64. gada novembrī un pirms Jūdu kara iesākuma 67. gadā. Jēzus evaņģēlijos pavēstīja par tempļu Jeruzālēmas izpostīšanu, kā sodu par Jēzus atraidīšanu, krustā sišanu. Jūdi nikni vērsās pret Kristus sekotājiem, un šajās vajāšanās iesaistīja Romas impērijas varas pārstāvis. Vajāšanas īpaši uzliesmoja pēc tam, kad Nerons apsūdzēja kristiešu Romas dedzināšanā 64. gadā. Tieši ap šo laiku Kristus Jēzus liek Jānim sūtīt iedrošinājumu vēstuli vajātajai baznīcai, proti drīz, pavisam drīz, visi jūs vajātāji tiks sodīti. Viņi redzēs, kungu Kristus Jēzus nākam mākonī un iznīcinām savus mocītājs. Jeruzālemi drīz iznīcināšana garantē visvarenais Dievs kungs 8. pantā. Es esmu alfa un omega, saka Dievs, kas ir, bija un nāk visvaldītājs. Kristus nākšana ar tiesu pār Jeruzālemi un Kristus otrā atnākšana miesā evaņģēlijos ir ļoti līdzīgi aprakstīta un es pat teiktu sapludināta. Un šeit jums viena lieta jāatcerās. Ja jūs lasījāt Jēzus grāmatu, mēs studējām, atcerieties? Iznākšana, kā bija aprakstīta iznākšana no Babilonijas. Kad jūs lasījāt, jā, tā ir iznākšana no Babilonijas, bet ko? Ne visā pilnībā. Ja? Arī šeit ir šis apraksts. Viņš tā kā nosedz abus divus, jeb tas, ka Jēzus Kristus atnāk un soda Izraēlu, soda neusticamo sievu, ir garants tam, ka viņš nāks otrais. Mēs nedzīvojam 1. gadsimtā. Bet tas, ka viņš piepildīja apsolījumu saviem kalpiem, un iznīcināja un izdarīja neiedomājamo caur šo briesmoni
Un kas to izdarīja? Tic. Ja? Vespasijāna, vēlāk imperātora Vespasijāna dēls Titus iznīcināja. Palasīsiet Jozefu Flāviju, es arī pacitēšu bišķi jums, tie, kas nevar angliski vai krievi tautu palasīt. Ja? Tic ienāca un iznīcināja. Un kā tur gāja, tur negāja viegli. Es no sākuma, kad lasīju, esmu citāts, kad lasu, es nesapratu, bet, kad es sāku lasīt, ko Jozefs Flāvijs tur raksta, tur negāja viegli. Tur gāja dažādi. Bet tas bija iedrošinājums draudzēji. Kāpēc? Jo atcerieties, ko viņš saka evaņģēlijos. Kad jūs redzat, bēgiet prom. Evaņģēlijos, ka jūs redzat, kad notiek apgānīšanās templī. Kas ir par apgānīšanos? Es tikai pieminēšu. Notika šausmīgi zeloti, tā saucamie it kā cīnītāji, kas it kā gribēja cīnīties pret Izraēļiem. Patiesībā lielākā daļa bija laupītāji. Prasti laupītāji, kas bija bandīti. Var sakot, tad, kad sāk tuvoties Romas impērijas karaspēks, visa valsts sadalījās gan izvēl kā pilsoņu, gan daļās kā frakcijā. Katrs par sevi. Tad bija iespēja laupīt un tam līdzīgi. Bija tāds Johanans, kas vadīja tos zelotus, viņi bija laupītāji. Viņi aplaupīja bagātos un izlaupīja mājas un bēga uz Jeruzālemi. Jeruzālemē izlaupīja bagātos, nogalināja, iecēla savus priesterus. Levīta priesteris nogalināja visu acu priekšā. Ananija nogalināja galveno priesteri, nogalināja pēc viņa dēliem. Viņš lūdza, lai nogalina pēc dēliem. Viņš teica, pirms dēliem nogalināja. Uzdās vēl viena frakcija, Simeons, ja nemaldos. Un bija vēl viena 3 frakcijas, sadalījās divās daļās, karoja savās darā, slepkoja viens otru. Pa starp vēl nodedzināja kukurūzas krājumus. Tas būtu pietikuši 2 gadiem. Tad sāka lausties mājās iekšā, kur bija aizslēgts mājas, lauzās iekšā, ņēma maizi nost. Kā kolektivizācijā, kā padomu kolektivizācijā, kad laupīja bagātie. Tika pie tā. Un tas viss šīs nesaskaņas, un te nāk Romas karaspēks. Un viņi ienāca, kur ienāca? Templī. Pagāni, viņi nešķīstie, ienāca templī. Tur notika tempļa teritorijā, notika cīņas, tik lietas asins, apgānīts templis. Johanans beigās izdomāja, ka viņam nebija vairs ko laupīt, ka vajag ņemt tempļa zelta traukus, kas ir domāts, un viņus izkausēt un izdzert to vīnu. Un Jozefs Flāvijs saka, paklau, Romas impērijas karaspēks brīdam bija kaut kā glābiņš. Viņš raksta savējie. Romas imperators sūtīja traukus templim, zelta traukus, un šitie uzskatīja, ka viņi ir paštaisnie, ka mēs te varam darīties, kā gribam. Jozefs Flāvijs saka, tāda apgānīšanās, ja palikusi būtu ilgāk, ja Titus nebūtu ieņēmis, tad viņš saka, tur laikam vajadzētu zemē aprīt visu. Cilvēkiem neļāva bēgt, uzradās vilts pravieši speciāli. Teica, nebēgiet, tūlīt nāks, tūlīt Dievs glābs, ejam uz templi. Un sargāja, lai nebēgtu prom neviens. Cilvēki gribēja bēgt. Labāk pie Romas impērija, pie Romas iekarotāja karaspēka nekā pie saviem nezbēriem. Protams, kaut kādā brīdī atkal apvienojās, kad cīnījās atkal savas. Tāda ir situācija. Un tieši, ko Kristus teica, kad jūs redzat šīs lietas, tinieties prom. Ko mēs zinām? Kristieši, kas paklausīja Kristumu, nevis praviešiem un pļāpātājiem, tie izbēga uz pellu. Ja? Mēs zinām vēsturiski, Meisei bija. Tie izbēga. Svētīts, kas lasa un klausās šo pravietiem vārdus, kas ievēro visu, kas tur rakstīts, jo noliktais laiks noteikti atnāks viņiem, un Kristus noteikti atnāks otro reizi. Viņš atnāks. Brāļu māsas viņš atnāks. Viņš ir uzvarējis. Viņš valda.
Viņš valda tagad pasaulē, viņš uzvarēs. Viņš atnāks, mēs augšām celsimies un dzīvosim jaunās zemes. Āmen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.